Labdien! Mani sauc Diāna, un es vēlos jums parādīt, ko pati nesen iemācījos. Kā mājas apstākļos pagatavot margarīnu. Patiesību sakot, vēl pavisam nesen es biju pārliecināta, ka margarīns ir pilnīgi nedabisks produkts, un biju ļoti izbrīnīta, ka uzzināju, ka tas gatavots no dabiskām izejvielām, un to var pagatavot gandrīz jebkurā virtuvē. Tātad mums nepieciešami 90 grami palmu eļļas, un palmu eļļu var dabūt ne visos pārtikas lielveikalos, varbūt būs kādu laiku jāpameklē. 6 sēdamkarotes cita augu eļļu, vai nu olīva eļļa, vai rapšu eļļa, vai saulespuķa eļļa, kāda jums labāk patīk. Es šodien izvēlējos olīvu eļļu, 2 sēdamkarotes jogurta vai piena, 1 olas dzeltenums, sāls, nedaudz piparu, varbūt kāds zaļums, kas pie rokas, to ņemiet. Vispirms mēs ņemam palmu eļļu un lejam bļodā. Un tagad šo te mēs liksim mikroviļņu krāsnī un izkausēsim. Tagad mums izkususī palmu eļļa atkal būs jāatdzesē, un tādēļ mēs ņemam trauku, kurā ievietots ledus. Vai ļoti augsts ūdens. Ielejam eļļu metāla traukā, jo metāls ātrāk atdziest nekā māls. Un pievienojam 6 sēdamkarotes. Šajā gadījumā tā būs olīveļļa. 1, 2, 3, 4, 5. Bērni var mācīties skaitīt un pie viena pagatavot margarīnu. Tātad 6 sēdamkarotes olīveļļas. Un maisīšanas darbi. Lēnā garā maisam, kamēr masa pamazām sacietē. Kad masa sabiezējusi, trauku ņemam ārā no ledus peldes un pievienojam jogurtu, olas dzeltenumu un garšvielas. 2 sēdamkarotes jogurta, 1 un 2 un olas dzeltenumu. Tas viss ir kļuvis krietni biezs, lēnām samaistam. Pievienojam garšvielas. Protams, bez garšvielām nebūs garšas. Tātad sāls, pipari, vēl šis tas. Šeit ir maizīte. Un lūdzu, vai jūs zināt, ka margarīns pagatavots no augu eļļām, un tajā ir nepiesātinātās taukskābes, omega-3 un omega-6. Šīs neaizvietojamās taukskābes ir ļoti nozīmīgas jūsu organismam, un īpaši bērniem. Tās sauc par neaizvietojamām, jo mūsu organisms tās nespēja saražot. Tāpēc organismam tās jāpalīdz uzņemt ar uzturu. Tās stiprinot imunitāti un palīdzot bērniem augt. Kā redzat, tas nav nekas sarežģīts, un jūs droši varat to pamēģināt. Lai jums veicas!